3 uzņēmumi – SEB banka, Alderes un Latvijas Statoil šogad spējuši iekļūt ilgtspējas indeksa zelta kategorijā, kļūstot par pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas sasnieguši tik augstus rādītājus. Salīdzinājumam, pērn neviens Latvijā strādājošs uzņēmums zelta kategorijai neatbilda. Indeks norāda, kādā mērā korporatīvā stratēģija tiek īstenot uzņēmuma darbībā, vērtējot stratēģisko plānošanu, tirgus attiecības, darba vidi, kā arī atbildību pret sabiedrību un apkārtējo vidi. Lai nonāktu kopumā līdz ilgtspējas indeksam, tas nav viegli, jo es zinu, ka ir arī uzņēmumi, kas, es nebūšu pirmais, es varbūt, ko tad es iešu šajā ilgtspējas indeksā, bet tie uzņēmumi, kas ir izgājuši cauri šīm te pašnovērtējumu dzirnavām, viņi uzdrošinās iet tālāk un pēc indeksa arī izstrādāt noteiktu taktiku, lai attīstītos un pilnveidotos ilgtspējas ietvaros. Indeksa izstrāde sākās pirms 3 gadiem, ņemot piemēru no Dow Jones un Britu korporatīvās atbildības indeksiem, tos pielāgojot Latvijas apstākļiem. Šogad kopumā indeksam pieteicās 116 uzņēmumi, no kuriem bronzas kategorijā iekļuva 16, savukārt sudraba kategorijā 31. Ilgtspējas indeks ir pašnovērtējuma instruments. Respektīvi, eksperti ir izstrādājuši metodoloģiju un internetā balstītu instrumentu, kas ļauj uzņēmumam pašam novērtēt savu sniegumu. Pēc tam ekspertu grupa pārbauda iesniegtās informācijas patiesumu. Kā norāda ekspertu padomes pārstāve Dace Avena, ilgtspējas indeks no uzņēmuma vadības prasa uzdrīkstēšanos un drosmi, jo jāvērtē savs darbs. Tikmēr Saeimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa indeksa veidošanu sauc par valstisku pasākumu. Vienmēr varbūt ir vieglāk paļauties tam impulsam, tā darīt, kā ir vieglāk. Es zinu, ka tā kā darat jūs, droši vien nav bijis tas vieglākais veids. Bet tieši tāpēc tas ir tas ilgtspējīgākais veids, un tas ir tas piemērs, droši vien tas ir tas piemērs, kas izceļ mūs, latviešus, ka mēs esam gatavi strādāt, domāt par to, kā mēs strādājam, domāt par to, kas būs pēc tam. Kompānija Alderes pērn indeksā tika ierindota sudraba kategorijā, taču šogad tikusi jau pie zelta. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ināra Šure norāda, panākumu pamatā ir smags darbs. Tas bija smags darbs, jo mēs pārskatījām visus ieteikumus un pārskatījām arī savu darba rezultātus. Un jautājums ļoti vienkārši, kā mēs sasniedzam šos rezultātus. Jo no punkta A uz punktu B var iet principā pa taisni, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Var arī nedaudz sasniegt šo rezultātu, tikpat labu rezultātu, bet principā domājot, kā viņu sasniegt, ar kādā veidā, gan domājot par cilvēkiem, gan par sabiedrību, gan arī nezaudējot biznesa stratēģiju un biznesu. Latvijas Brīvā arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers norāda, ilgtspējas indeks lielā mērā ir sabiedrības iegūms, jo mudina uzņēmumus pārskatīt savu līdzinējo darbību, novērtēt padarīto un sistemātiski uzlabot sniegumu. Pagaidām gan nevienam Latvijas uzņēmumam indeksā nav izdevies iekļūt visaugstākajā platīna kategorijā. Šogad mēs jau redzam, ka šo nākošo pakāpienu, tas ir zelta pakāpienu, jau ir sasnieguši daži uzņēmumi, veseli 3 uzņēmumi. Tātad mēs redzam, ka uzņēmumi domā par to, kā situāciju uzlabot, domā, kā piesaistīt darbiniekus, ar dažādām bonusu sistēmām, ar dažādiem darba koplīgumu labumiem. Un tādā veidā sevi zināmā mērā nodrošinot Latvijas darba tirgu ar labiem speciālistiem. Gaidām, kad nākošajā gadā, kad mēs atkal veidosim līdzīgu pasākumu, kad jau atkal atsevišķi uzņēmumi būs tādi, kas varēs startēt uz pašu augstāko, tas ir uz platīna līmeni. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvā arotbiedrību savienība, kuri tā īstenošanai piesaistījuši dažādus ilgtspējas jomas ekspertus.